Paskatieties uz saudiešu policijas mašīnu. Jūs redzat, kas uz durvīm uzrakstīts? Un ja apgriež otrā, tad ir 6, 6, 6. Tāpēc jūs saprotat, kāpēc nelaiž Mekā un Medinā kristiešus un žīdus. Tas viņi neredzētu, lai neviens neuzzinātu patiesību. Bet es jums visu pastāstīju. Assalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Visiem brāļiem un māsām. Un labdien, labvakar visiem pārējiem. Šodien es gribētu parunāt par tādu tēmu kā skaitlis 666. Es domāju, katrs, kurš ir izaudzis tā saucamajā rietumu pasaulē, ir sastapies ar šo skaitli. Un, kā mēs zinām, šeit rietumu kultūrā šis skaitlis tiek identificēts kā antikrista zīme, sātana zīme, zvēru zīme un tā tālāk. Un varbūt cilvēkiem varētu rasties interese, ko islāms saka par šo skaitli, vai arī mēs identificējam kā antikrista, jeb sātana zīme un tā tālāk. Atbildi vienkārši divos vārdos: šis skaitlis nenozīmē it neko un nav viņam nekāda sakarne ar sātana zīmi. Un mazai atkāpītē, lai saprastu šo mūsu nosādni, es gribētu pieminēt divus punktus. Pirmais, islāma viens no ticības pīlāriem, ticība visiem svētiem tekstiem. Mēs islāmtīgie ticam pilnīgi visām grāmatām, ko Allah visuma radītājs un uzturētājs ir sūtījis kā vadību cilvēcei, no kurām pēdējā un vienīgā sūtītā visai cilvēcei vēsts ir Korāns. Bet pirms tam Allah bija sūtījis daudz citas grāmatas, vairāk nekā 100 grāmatas ar vadību cilvēcei. Ar katru nākamo viņš atcēla iepriekšējo. Ticības pamati pilnīgi visiem praviešiem un visām vēstīm, un pravieši bija vairāk nekā 124,000 sūtīti katrai tautai nācijai. Ticības pamats bija visiem viens, savukārt sociālās normas, pielūgsmes formas varijās no laika uz laika, cik katrs pravietis tiek sūtīts, izņemot pēdējo pravietu Muhammadu, noteiktam laika periodam un noteiktam geogrāfiskam reģionam. Kā es jau minēju, viens no islāmticīgā ticības turkmiem, ticība visiem svētiem tekstiem. Mēs ticam grāmatēm, ko Allah sūtīja Mūzum, kur saucās Taurā, grāmatē, ko Allah sūtīja pravietim Dāvidam, Az-Zabūr, grāmatē, ko Allah sūtīja pravietim Jēzu un Marijas dēlu Inģīļu. Mēs ticam grāmatē, ko tika sūtīja pravietim Ibrahīmu, un citām grāmatām, par kurām mēs nezinām konkrēti viņu nosaukumus un kādiem praviešiem viņas tika dotas. Un arī svarīgi saprast, ko nozīmē vārds pravietis islāma kontekstā. Ir divi vārdi, kas tiek tulkoti kā pravietis, tas ir vārds nabī un vārds rasūļ. Nabī, tas ir pravietis, rasūļ, vēstnesis, jeb sūtnis. Nabī, viņš tiek sūtīts jau ar kuru vada Dievs, viņš tiek sūtīts tautai, kurai jau ir noteikts likuma kopums, jau ir grāmata, lai atgādinātu atgriezties pie iepriekšējiem. Savukārt ar rasūļi viņš nāk ar jaunu vēsti, ar jaunu grāmatu. Savukārt latviešu valodā šis termins tiek lietots ļoti plaši, un viņš neatbilst tam, kā to izprotam mēs islāmticīgie. Piemēram, es esmu lasījis rakstus, kur Pujāts tiek saukts par pravieti, rakstus, kur Žirinovskis tiek saukts par pravietu un tā tālāk. Savukārt no islāma ticīgā pozīcijas pravietis ir tas, ko sūtīja visuma radītājs ar noteiktu misiju, vai nu radītājs runā ar viņu patiešo kā ar Mūzu, pieņemsim, vai pravietu Muhammadu, vai Jēzu Marijas dēlu, vai viņš runā caur eņģeli Džibrīlu un nosūta viņiem savu vēstu.
Un no šī ievada jau vien varētu saprast, kāpēc Jāņa atklāsmes grāmata viņa nenes mums nekādu svaru, tāpēc, ka starp pravieti Jēzu, Marijas dēlu sūtītu tikai un vienīgi Izraēļa tautai, un pēdējo pravietu Muhammadu, kurš sūtīts visai cilvēcei, pa vidu starp viņam nebija neviena pravieša. Respektīvi, jebkurš, kurš šī laika periodā starp Jēzu un Muhammadu, miers viņam abiem, ir kā to latviski pasaka, apgalvojis, ka ar viņu runājas Dievs, vai ka viņš saņēmis atklāsmi no Dieva, vai ka Dievs sūtīja viņam atklāsmi caur eņģeli Gabrielu, jeb pazīstam kā Svēto garu. Viņi visi ir vai nu meļi, vai nu viltvāži, vai sātana apsēst cilvēki. Kāds arī bija Jāņa atklāsmes grāmatas autors. Pirmkārt, paši kristieši nezina, kurš ir šis cilvēks. Vienīgais, kas ir zināms, ka viņš ir dzīvojis apmēram 80 līdz 100 gadi pēc Jēzus Marijas dēla, kurš nekad, protams, nav saticis Jēzu savā dzīves laikā. Sarakstījis viņš savējo grāmatu ir sengrieķu valodā, kurā Jēzus nekad nav runājis. Un starp daudzām, kā saka, parādībām, jeb halucinācijām, kuras viņam ir rādījušās, viena no tām ir arī tā saucamā zvēra zīme. Kas būtu interesanti, ko es domāju, nezinu arī daudzi kristieši, ka vecākajos evaņģēlija fragmentos ir kā zvēra zīme ir nevis skaitlis 666, bet 616. Tā kā tas vien jau norāda uz to, ka nevajadzētu tam pievērst nekādu lielu uzmanību un stresot, jā, un taisīt kaut kādas konspirācijas teorijas, balstoties uz kaut kādu nevienam nezinām cilvēku halucinācijām, ja fantāzijām, ņemot vērā par to, ka pat nav īsti zināms, kādu skaitu viņš redzēja, 616, jeb 666. Un pat cik mūsu attieksme pret iepriekšējiem Dieva sūtītiem tekstiem ir, mēs ticam viņiem tādiem, kādi viņi tika sūtīti praviešiem, ja vēstnešiem viņu laikā. Visi viņi laika gaidā tika vai nu daļēji nozaudēti, vai pilnībā nozaudēti, vai nu apzināti izkropļot, vai daļēji izkropļot. Tulkojuma rezultātā, jeb vienkārši tīri cilvēcīgais faktors. Jeb arī speciāli izmainīti un modificēti, lai uzsaistītu no reliģijas biznesu. Ar ko mēs ļoti labi zinām, ļoti naski ir ebreju tautības pārstāvi. Un viens no iemesliem, kāpēc Jēzus Marijas dēlu arī gribēja nosist jūdaisti, bija tieši tas, ka viņš teica, tad ņemsim tornu, lasīsim, kā tur īsti ir. Un tas bija iemesls, kas viņam arī nepatika. Un pat cik mēs ticam visiem svētiem grāmatām, tad mūsu pieeja visai informācijai, kas nāk no iepriekšējiem tekstiem, no iepriekšējām ticīgo paudzēm, kuri apgalvo, ka viņi saņēmuši atklāsmi no Dieva, jeb grāmatu no Dieva, jeb ticas praviešiem, ka viss, kas atbilst iepriekšējās tekstos vai viņu apgalvojumos, viss, kas atbilst Korānam praviešu Muhammadu teiktiem, to mēs pieņemam. Ja precīzāk mēs sakam, tā varētu būt. Savukārt viss, kas ir pretrunā tam, ko teica pravietis Muhammad savās autentiskās hadisās vai Allah Korānā savā pēdējā un vienīgā saglabātajā grāmatā neizmainītajā veidā. Viss, kas ir pretrunā Korānā un praviešu teiktiem, mēs to noraidam kā melus vai vienkārši cilvēku maldus. Un tā arī mēs pieejam šai informācijai. Savukārt tas, kas nav pretrunā ne Korāna, ne sunnē, vai arī Korāna sunna neapstiprina, mēs vienkārši pieņemam zināšanām, jo iespējams tā varēja būt. Cik tā informācija nebija svarīga, viņa neko nemaina, tad Allah arī neuzstīpa vajadzību mums viņu saglabāt. Un tā arī mēs pieejam šim skaitlim 666. Pat cik ne Korānā, ne praviešu sunnā nekur nav teikts, ka Antikrista vai Sātana vai nelabā skaitlis ir 666. Un pat cik nekur pirms Jāņa atklāsmes grāmatas nav minēts, tad mēs to noraidam kā vienkārši melus un cilvēka
halucinācija. Jo, ja šis skaitlis būtu parādījies kādā no tā saucamiem evaņģēlija tekstiem, jeb no tā saucamās Toras tekstiem, jeb psalmu tekstiem un tā tālāk, kādā no praviešiem piedēvētiem tekstiem, praviešiem, pa kuriem Allah mums ir atklājis, un kā mēs zinām, starp Jēzu un Muhamadu praviešu vairs nebija, tad mēs teiktu, iespējams, tas ir sātana skaitlis, iespējams, tas ir antikristu skaitlis, jo Koranā par to nav teikts, hadisās par to nav teikts, bet par to teikts iepriekšējās grāmatās, tas nav pretrunā ne Koranā, ne hadisai, jā, iespējams, tas ir sātana jeb antikristu skaitlis. Bet pat cik tas nav minēts nevienā no praviešiem piedāvētiem tekstiem, bet ir minēts nevienam nezināma anonīma sengrieķu valodā uzrakstīta autori, kurš dzīvoja starp Jēzu un Muhamadu, kad neviena pravieša nebija, tad mēs sakam, tas ir vienkārši kaut kāda vietējā grieķu folklora vai visdrīzāk cilvēku halucinācija. Un es negribētu apvainot kristīgo ticīgo jūtas, bet padomājiet paši, ja jūs palasīsiet šo Jāņa atklāsmes grāmatu, un vispār man ir tāds padoms kristiešiem, izlasiet Bībeli no vāka līdz vākam. Nevis vienkārši Bībeles stāstus bērniem vai to, ko jums svētdienās saka mācītājs. Jūs ļoti daudz interesanta un šokējoša maigi izskoties atradīsiet savā grāmatā. Un kāpēc saka, ka tie ir Jāņa evaņģēlijas autora murgi un halucinācijas? Tāpēc, ja jūs redzēsiet, kā viņš apraksta Jēzu Marijas Dievu, ko jūs kristieši uzskatāt par savu Dievu, es jums ielikšu šajā video bildīti, kā izskatās jūsu Dievs, kurš atklājās Jāņa atklāsmes grāmatas autoram. Paldies, ka noskaties šo video. Ja ir rodas kādi jautājumi, lūdzu rakstiet komentāros. Un visiem brāļiem māsām gribētu atgādināt, ka līdz Ramadānam, kad Allah atsūtīja cilvēcei savu pēdējo grāmatu Korānu, kā vadību un gaismu, ir palicis mēnesis. Netērēt šo laiku bezjēdzīgi, sagatavojieties, un lai Allah dod mums iespēju visiem nodzīvot līdz Ramadānam un līdz nākamajai reizei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.